Es ceru, ka man izdosies ierunāt. Man ļoti gribās ierunāt, jo atnāca tāda svarīga atklāsme, ka bērniņš var pamosties. Tad nu es mēģināšu ātri. Šis te vārds garīgi atmosties, tas izskan jau vairākus gadus. Garīgi atmosties, atrast sevi, kļūt apgarotam, apskaidrotam. Tā tālāk, tas skan visapkārt arī visādos retrītos vai mācībās. Bet ko tas īsti nozīmē, nevienmēr mēs saprotam. Tad man atnāca apjausma, ar kuru gribu steidzamā kārtā dalīties ar katru no jums. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šobrīd studēju pasakoterapiju un stāstniecība, dalīšanās, informācijas nodošana caur sajūtām, caur mana prāta konstruktiem ir ļoti būtiska. Tad nu lūk, gribēju īsi, bet sanāk tāda stiepšanās, tāpēc, ka tēma ir nopietna un tēma ir apjomīga, bet mēģināšu tomēr sakoncentrēties. Tātad saules pinums, 3. čakra, ļoti svarīga vieta, kur ir mūsu dzīvības enerģijas centrs. Ja mums trūks dzīvības enerģijas, vai mēs dzīvības enerģiju atdodam citiem vai kaut kam citam, tad mums neizdodas dzīvot savā spēkā. Un kas visbiežāk zog dzīvības enerģiju? Tie ir pienākumi, kad mēs dzīvojam aiz pienākuma. Otra lieta, kad ir ļoti daudz gaidu par to, kā kaut kam vajadzētu izskatīties vai būt. Un vēl dažādas citādas lietas. Tātad mans secinājums ir tāds: pirmais solis uz apskaidrību ir iedarbināt 3. čakru uz pilnu jaudu, ieslēgt savu spēku. Tiklīdz ieslēgts spēks, notiek lūk, kas atverās sirds. Un atverās sirds ne tikai tāpēc, lai mēs būtu mīļi un saprotoši un pieņemoši, kas ir pilnīgi noteikti nepieciešams, bet arī tamdēļ, lai mēs nebūtu falši, lai mēs justu sevi patiesu, citus patiesus, mēs dzīvot aiz patiesības, aiz īstās sirds impulsa, būtībā ieklausoties savā sirdī. Un nemelojot savai sirdī, un neizliekoties, un nespēlējot ego spēlītes, un nemēģinot sekot kaut kādiem standartiem. Un tā. Tātad sirds ir vaļā, ceļamies augšā, nonākam līdz kakla čakrai, un kakla čakrā mums ir mūsu gribas centrs. Griba nozīmē, mēs paziņojam sev un citiem, kā mēs jūtamies, ko mēs gribam, kas mums der, kas mums neder, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, kas ir mēs šo mūsu patiesību atskaņojam caur piemēram, radošu darbu, caur savu kaut kādu izpausmi, caur savu dziesmu, caur savu tekstu, caur savu rīcību. Un paužot, mēs nesatraucamies, kā tas izstās no malas, vai mums būs sekotāji, vai tas visiem patiks un tam līdzīgi. Tad īstā patiesība nebaidās tikt izpausta. Un kakls, šis te gribas centrs, palīdz viņai pārliecinoši virzīties uz āru. Tātad, ja es gribēšu, es dzīvošu tādā un tādā mājā, ģērbšos tā un tā, dziedāšu tā un tā, zīmēšu tā un tā, dzemdēšu tik un tik bērnus, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un varētu šķist, kas tur sarežģīts. Sarežģīts ir tas, ka mūsu galva, mūsu mentālais centrs ir piebāzts ar programmām, ar dažādiem konstruktiem, ar dažādām pārliecībām, ticībām, vērtībām, kas ir piesaistīti dažādiem egregoriem. Par egregoriem mēs bieži vien runājam tādā varbūt šaurā nozīmē, ka egregors, piemēram, ir kristietība, vai ka egregors ir, piemēram, armija. Armija ir ļoti spēcīgs egregors, militārās personas ir piesaistīts diezgan spēcīgi, bet egregors var būt arī kaut kas it kā nevainīgāks. Arī skola, piemēram, pamat izglītība,
parastā standarta skola ir egregors. Tāpat arī, piemēram, latviešu klasiskā literatūra ir egregors. Vai, piemēram, egregors var būt dziesmu svētki. Egregors var būt kaut kāda, piemēram, sabiedrības krējuma daļa, kas ģērbjas noteiktos stilos. Tā, tagad taisu pauzi, bet turpināšu. Mēģināšu pabeigt. Doma tik svarīga. Nu, lūk. Un šie te egregori, viņi nosaka, kā mums dzīvot, ko mums darīt, kā mums izskatīties. Un mēs ļoti bieži, bet gandrīz vienmēr viņiem kalpojam, šiem egregoriem. Pat skolai mēs kalpojam, modē mēs kalpojam, naudai mēs kalpojam. Viss kaut kam, pat Raiņa zelta zirgam, ko puikam jālasa. Veģetārismu mēs kalpojam, vegānismu mēs kalpojam, svaigēšanai mēs kalpojam. Var sakot, es piedāvāju iziet no visiem egregoriem. Iziet, tas nozīmē mentālajā darbā patiešām visus šos līgumus pārtraukt, izbeigt, slēgt un atgriezties pie savas brīvības. Brīvība, totāla brīvība, kurā šī apskaitība arī sākas. Cilvēks atver acis, cilvēks beidzot nedzīvo miglā, nedzīvo važās. Protams, līdz ar šo te brīvību nāk arī atbildības sajūta. To jau mēs zinām, atbildību mēs jau uzņemamies, es ceru, un mēs esam sapratuši, ka atbildība par savu dzīvi ir pats svarīgākais, tad nav ne upura pozīcijas, ne vainas sajūtas, nekā. Nu un beigās, kad mums ir atbildība uzņēmus tempu, paliek tikai viens – novērtēt dzīvi. Un ja es novērtēju dzīvi, es novērtēju sevi, ja es novērtēju sevi, tad nāk arī labklājība.